Labdien, ūdensvīri! Daži ieteikumi, kā labāk pavadīt decembri un pabeigt gadu. Skatāmies, kāda enerģija virmos ap jums. Enerģija, kas saistīta ar apkārtējiem cilvēkiem, ar citiem cilvēkiem, ar partneriem, ar darba kolektīvu, jūs būsiet iesaistīts un arī gūsiet spēku un arī tērēsiet spēku uz pretējo dzimumu, uz attiecībām, uz sarunām, uz dāvanu pirkšanu, uz iesaisti. Jādomā, ka šis mēnesis būs mazliet intensīvāks attiecībā ar kaut kādu izvēļu izdarīšanu, ar ideju pieņemšanu no citiem cilvēkiem, sarunām, komunikāciju, un līdz ar to ļoti labs, veiksmīgs pamats, lai jūs šajā mēnesī iesaistītu citus cilvēkus savā dzīvē, jo viņi tā kā atnes enerģiju un atnes pienesumu. Protams, ka jūs pārtērējat enerģiju uz apkārtējiem, tad viņa ir mīnusā. Ieteikums darbam. Ko izdarīt darba jomā? Darba jomā ieteicams papūlēties, pielikt spēkus, pielikt savu gudrību, izdomu, prasmes, un jūs redzēsiet, ka jūs vēl šī gada noskaņā varat paveikt lielas lietas, jūs varat ietekmēt, pagriezt darba situācijas jums vēlamā virzienā, ieregulēt visu to, ko citu gadu. Citi saka, es sākšu ar jauno gadu. Ūdensvīri, mīļie, jums ir jau iespēja šajā mēnesī pavērst darba jomu sev par labu, pielieciet spēku, pielieciet enerģiju, izdomu un tā kā sadarbojieties, bet to galveno lēmumu pamēģiniet no sevis tā kā radoši, mazliet radoši, ar iedvesmu darboties. Jā, ļoti spēcīgi, ļoti labi kārts, un darba jomā kaut kas vēl decembrī noteikti varētu parādīties. Partnerattiecības. Partnerattiecībās ieteikums ir izbaudīt no sirds. 9 kausu kārts ir, kas aicina uz svētkiem, kas aicina uz klātiem galdiem, kas aicina uz mājas dekorēšanu, prieku, gatavošanos, un izbaudiet partnerattiecības ilgstoši, mierīgi, sakārtoti un tādā svētku noskaņā. Un lai arī daudziem decembris būs pietiekami aizņemts mēnesis, jūs jau redzējāt, ka attiecības ir šī mēneša tēma, tad ļaujieties tam. Es pat nevaru teikt, ka tur pat kaut kas jāiesaka. Jums ir viss jau jūsu rokās un jūs jau visu mākat. Vienkārši ļaujieties. Un arī tiem cilvēkiem, kas vēl tikai meklē attiecības, šī kārta saka, ejiet uz svētkiem, ejiet uz balītēm, ejiet uz Ziemassvētku dažādām saiešanām, un tur ir ļoti liela iespēja satikt, iepazīties, izvēlēties, izraudzīties. Šie vārdi, manuprāt, skan ļoti, ļoti vilinoši. Un kopējais padoms. Izmantojiet savu jaudu, izmantojiet savu apģērību, savus darba spējas, savu prasmi ļoti ātri mainīt virzienu, darīt sev vēlamas lietas vēlamā ātrumā, un viss jums veiksies lieliski. Tāds, manuprāt, vēl ļoti jaudīgs mēnesis decembris jums, ūdensvīri. Tad dodamies uz priekšu, uz tikšanos.